24. septembris ir nozīmīgs un vēsturisks datums, jo šajā dienā Ikšķilē par godu svētajam Meinardam tiek atklāta statuja. Kā norādīja klātesošie, tauta nevar pastāvēt, ja tā nezina un neatceras savu vēsturi. Svinīgajā brīdī Ikšķilē ieradās ne tikai baznīcas pārstāvji, bet arī komanda, kas piedalījās objekta tapšanā. Tēlnieks Viktors Uškēvits un sponsors uzņēmējs Juris Savickis, kurš pieminekļa veidošanai piešķīris 50 000 latu. Gribas teikt, lai viņi lepojas ar savu vēsturi, lai lepojas, ka tieši no šīs vietas, no šīs pilsētiņas ir sāku vēlāk aptvēra visu teritoriju. Un esiet pateicīgi arī par šo pēdējo darbu. Tas nebūtu iespējams, ja Indriča kronikā nebūtu minēts tas fakts, kad bīskaps Meinards 1185. gadā izkāptu Ikšķiles krastos. Un šeit arī iesākas Ikšķiles vēsture, bet viennozīmīgi gribu teikt, ne tikai Ikšķiles, bet mūsu Latvijas vēsture iesākas no Ikšķiles. Šis ir svēts brīdis. Šis nav brīdis laikam, šis ir brīdis mūžībai. Šis ir viens nozīmīgs akcents mūsu vēstures lapusēs. Akcents mūsu tautai, mūsu tautas ticībai Dievam. Granītā kaltais piemineklis atrodas tieši iepratim Ikšķiles evaņģēliskajai luteriskajai baznīcai. Ar nākotnē plānoto katoļu baznīcas būvniecību, kas atradīsies netālu no pieminekļa, Daugavas prospekts varētu kļūt par sava veida Ikšķiles garīgo centru. Ļoti. Mēs esam luterāņi un katoļi visi kopā, un mums ir ļoti liela svētku sajūta. Mēs tiešām priecājamies un žēl, ka tik maz cilvēku tomēr Ikšķilē. Jūs gribējāt tā, lai cilvēku vairāk par to? Noteikti, jo mēs esam tiešām bezdibeņa malā, jūs paši ziniet, kur mēs atrodamies, ja? Un es tiešām domāju, kad vienīgais glābiņš ir Jēzus Kristus un vienīgais glābiņš ir ticība, jo bezdievība šodien Latvijā valda baismīga. Jūs redziet? Pasakaini, es domāju, ka tas ne tikai, kā jau teica mums Latvijai, bet visai kristīgai pasaulē notikums. Šodien mūsu kristieši daudz darbojas Indijā, Ķīnā, cieši tādas pašas grūtības, kādas bija Meinardam pie mums 13. gadsimta sākumā. Un lai viņa piešļie mūžīgs miers un mums gaisma pateicībā par viņa lielo darbu. Jau informējām, ka pieminekļu tapšanas procesā baznīca un pašvaldība nespēja izvairīties no domstarpībām. Šoreiz gan akmens jāmet katoļu baznīcas dārziņā, jo monumenta uzstādīšanas gaitā nesaskaņojot nocirsta vairāki koki. Atbildīgajām personām par to uzlikts naudas sods. Tad jebkuras valsts vai pašvaldības uzdevums ir aizsargāt savu iedzīvotāju īpašumu tiesības, un nevienam nav lemts kaut ko pārkāpt bez likuma un bez pamata. Bet viennozīmīgi Ikšķiles novada pašvaldība ir atbalstījuši šo projektu visiem deputātiem vienbalsīgi nobalsojot, piešķirot līdzekļus pieminekļa pamatu izveidei, kā arī vislabiekārtošanai. Dācis Tribotska, Zanda Treško, Ogres televīzija.